Kas redzēti, kas neredzēti. Labrīt, labrīt. Baiba ļoti patīkama. Tā. Labrīt, labrīt. Labrīt, labrīt. Nu jā, nākamais kalna ar kameru. Jā, Jānis un Līga. Labrīt. 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 Re, kā viss no tās puses. Mēs esam Ingu un Jānis Feldmaņi, par ko jūs varbūt esat jau dzirdējuši. Esam no Liepājas, un mums milzīgs prieks ir, ka mēs šodien esam tik daudz. Camino Latvijā un ne tikai ir pieņēmis tāds skaists, tāds, ka katru ceļu sākot ir, ka nostāst tādā aplī un mazliet iepazīstina sev. Mēs ar Baibu bijām Portugālē un ieraudzījām Liepājas zīmīti. Es esmu Baiba no Rīgas. Es jums novēlu izveicu. Otra pusī, lai Kompostēlā kādreiz arī, ja kāds nav bijis, lai aiziet uz Kompostēlu. Cilvēkiem, ko tu esi man šodien devis, un lūdzu tevi, svētī sargā mūs visos šajos ceļos, ko tu mums esi sagatavojis. Sūti savus sargeņģeļus pie katra no mums, lai tie mūs pasargā, brīdina un iedvesmo. Dari tā, lai saule mēs šodien par daudz nekarsē, un lai lietus par daudz neizmērcē. Lien mūs vedīs, jā? Vairāk nebūs. Kas iespies, tad paiet nost Inga, vai var ietvāt cilvēku uz priekšu? Bet ja mums ir sarūpēts, laik tikai. Kurš nepaņēma? Lāsni, tev ir rodziņas? Tā ir Salaspils, tas mācības, mēs paši šo kartu uztaisījām. Mēs neesam pamāzi. Ja ir vajadzīgi kādu ūdens pauzīt, varam droši 5 minūtes. Sakiet tikai. Ne? Labi.
Kā Pēterim? Kā jūties? Labi vēl, jā? Labi. Kā kāds pāris minūtīs, bišķi tā vai? Jāni, kam nesvīst muguru, nav tāds. Vienalga vai tev, ja to siet vai ko, svīst muguru tāpatās. Vai kā smuki nosēdušies. Redzēju tikai Jāni un domāju, ka viņš tā visi palaid. Kā visiem ir ap pašsajūtām? Ir jau saberzuma pirmās tūlznes. Nomaldījāmies, bet ļoti minimāli, bet viss ir kārtībā. Savu tuneli esam atraduši un viss ir kārtībā. Vērts padzērties īstenībā. Kas tur ir garšīgs padzērties? Jā, tur ir aprakstīts. Lēdz kapi. Ļoti skaisti iet, jā, pa lauku iet. Visa mūsu grupa. Visi nenormāli pozitīvi cilvēki. Vajag priecāt. Iemāna uz promenādu. Paldies par visu. Mēs dodamies tālāk. Vai visi labi nopeldējāmies? Ļoti labi. Visi ir forši. Visi ir apmierināti. Soma. Jā. Aha. Griba. Tas ir Jānis. O, nu nāciet. Vai otrā stāvā? Un ja sanāk cilvēkam gulēt otrā stāvā, kad viņš negrib, nu tad ir vēl briesmīgāk. Guļ un rūc.
saka gājēji, ja tu noej 5 kilometrus kādu kopā, tu jau vari stūru runāt. Izrādās, Ikšķilē cilvēki arī gailēns neņem, atstāja. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts, lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība, kāds, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dodi mums šodien, piedodi mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļaunā, jo tev pieder valstī, spēks un gods, mūžīgi mūžos. Āmen. Piedodiet, ka tā sanāca, man sanāca jūs pamest un kādiem kilometriem apsniegt, bet, diemžēl, ko var darīt, pats vainīgs. Un tā, mums ir tāds obligāts rīkojums no mūsu uzskatu viedokļa pasniegt balvu kā tādām izturīgākām un gājējām šajā ceļojumā, un es domāju, ka tas viennozīmīgi ir Pēters. Mēs arī vienīgam nav Gliemezvārds. Jā, Pēterim nav. Pēterim no Kamino Latvijas. Dāvanīgi kā izturīgāk. Tas baigais man. Tas ir not. Un noslēgumā, pilnīgi negribētu šķirties, gribētu vēl kādu piečuku varbūt noiet. Jā. Un uz tādām atvadām gribētu tāpat, kā mēs iesākām, bet šoreiz varbūt ar karodziņu var. Nu, ja kādam ir ko teikt, tad jūs varat. Sācim ar Pēteri. Jā, Pēteri. Kā tu jūties? Pastāsti, ir gājieni. Kas mums tā? Vai tev viss ir labi? Vai tu jūties labi? Es vēl iet citreiz. Citreiz ar vēl iet? Malacis, nu tā. Tu vari droši padot vai mammai vai tētim. Jā, Pēteri, malacis. Teici, malacis, tu daudz kilometru. Jā, paldies. Ir ļoti jauka diena. Un man pārsteigums, jā, kad es domāju, ka Pēters kā izturēja. Kompānija mums ļoti jauka. Bija liels prieks jūs visus satikt. Paldies. Tiešām kolosāli. Nebija ne kukstēšanas, nekā. Jā, viņš paldies jums. Man tiešām patiesi prieks jūs iepazīt un ļoti jauki un sirsnīgi cilvēki. Paldies mums par šo dienu. Es arī vēl vīru vārdā arī un savā vārdā gribu pateikt ļoti lielu paldies par atsaucību, par izturību, par to, ka smaids vēl ir arī galā. Nu, kāds varbūt sagur bišķiņ vairāk, bet dzīve ir dzīve un katrs redz, cik viņš kā var iet, bet tas, lai stiprinājums nākošā reizē un novēlu katram vēl noiet kādu Kamino, ne tikai Latvijā, bet arī Portugālē un Spānijā un tiešām aiziet uz Santiago de Compostela. Mēs noteikti tiksimies vēl. Es saku, man novēlēju izturīgi tikai dzīvi izturējās. Jā, tā kā paldies, man bija liels prieks. Jā. Jā, man sākumā liekas nelīja. Tas ir kaut samšāds iegums, kur var dzīves tā savest, jā, un ieliek WhatsAppā bildī kopējai draudzenei, un viņš saprot tevi, bet ko viņi tur dara? Jā. Un es kā kādās arī pazinās jau kaut kas savā. Jā, es vadot stafes kociņu, jā. Zikā skrējēji vai nojautāji, saka, ir jāiet. Nu, jā. Zimis, lai rietu. Jā. Vispār, lai ietu. Un man jāsaka paldies Jānim un Ingai par tādu joku pēc uzaicinājumu pirms gada. Jā, apmēram pirms gada. Viņi stāstīja, ko ir gadu. Viņi iet, jā. Tā paldies Ingai. Pieņemsim. Nāc vēl. Paldies pašai sev par izdarījumu. Manai māsai par līdzi. No. Pārējiem par kopā.
var šodien negribu iet. Paldies par jauko kopā kablošanu. Jā, forši pasākumi. Un ļoti labs, man liekas, tieši sākumu. Jā, galvenais, lai pozitīvi, jā? Jā, paldies visiem. Vēl Aķis lūpā gribās iet vēl. Jā, tas ir galvenais. Paldies par klausījumu. Paldies. Tev sakarīgo kompāniju. Paldies par kopā būšanu, par jauniem draugiem. Par fantastisku dienu. Tagad tikai kafiju. Jā. Paldies arī organizētājiem, visai Mino komandai, izveidītos ceļus, tās zīmes, to darbu, to komunikāciju, kas bija jādara, lai visu to paveiktu, jā, izlausīt ceļu. Mino komanda. Jā, paldies. Paldies. Jā, man arī tāda sajūta, ka mēs it kā visi tiekamies pirmo reizi, bet sajūta ir tāda, it kā mēs jau sen būtu pazīstam, kā savējie. Jā, tas ir viens un otrs mūsu mērķis bija pārbaudīt, vai mēs to varam. Mēs to varam, tā kā mūsu ceļš ved uz Santiago. Paldies jums visiem, kurši mani vārdi. Nācu pēc pārliecību. Es tiešām to varu, Noteikti. Pirmais Camino posms Latvijā daudz labāk nekā es biju cerējis. Domājies, prieks ar jums visiem iepazīties. Paldies par atbalstu arī. Tagad teicu, Jākabs ir ar mums. Vajadzētu kaut kā sarunāt, ka mēs varētu uztaisīt kopēju kopību.